Nu, čau visapkārt. Ilgu laiku neesam runājušies. Pirmkārt sveiciens visiem vasaras svētkos. Šodien kam svētki, kam darba diena. Tūlīt sākšu darba dienu 9:00 pēc vietējā laika. Protams, braukt drīkst no 10, no 22. Bet mēs jau vienmēr te tā bišķiņš maucam ātrāk ārā. Teorētiski man ir 2 stundas, ko es drīkstu braukt. No tā jāiespiež papildināt ievads, sākuma valsts, ok. 2 stundās jātiek ārā no Vācijas, jo Vācijā drīkst braukt šodien no 22 līdz 00, jo rītdien arī ir aizliegums no 00 līdz 22. Pirmdiena ir brīvdiena Vācijā. Šādi tādi notikumi te pagājuši, notikuši, ilgi neesam tikušies. Kaut ko jau varbūt vajadzētu beidzot saņemties un jums pastāstīt. Reiz šitais ir uz īriju, tāpēc arī braucu jau ārā. Arī brīvdienā, lai laicīgi tiktu atpakaļ. Tālūk. Ilgi domā viņš to čipu, tagad šitie jaunie. Jaunais aparāts jau vairs nevajag vadīt ne robežas, neko, visu ridni pats un redz pats, kur atrodās. Tā, ka tai ziņā nu ir miers. Tālūk. Labi. Tad jau kaut ko pēc tam pa ceļam, jo nav jau interesanti te uz mani lūkoties. Nekā jau manī tā, pļāpājot kaut ko neaizmirst, neko jau neaizmirsīšu. Jābrauc tikai strādāt bāzē, diezgan liels klusums. Vēl vien brauc projām un pārinieks man brauks rītvakar tikai ārā. Tas, ko mēs ilgi kopā braucām divatā, nu jau tūlīt būs mēnesis, kā braucam pa vienam. Tālūk. Laura ar Šonu aizlaiž. Tā. Gute Fahrt, Jungs. Ģimenes pāris brauc arī. Vairāki pie mums brauc ģimenes pāri, kas brauc divatā. Nu, te kolēģim sieva tikko nesen, pa mēneši. Nē, viņa ar 1. maiju sāka strādāt, jā. Tikko nolika tiesības tikai. Smagās, vieglās, protams, bija jau. Nu jā. Tālūk, labi. Kaut ko es te atkal aizpļāpājos pa tukšo. Jums nav neko ko paskatīties. Tad jau vēlāk. Nu labi. Tad jau. Ej, dieviņi, tu pa priekšu es tavās pēdiņās. Sargā mani no mentiem, avārijām un transportņikiem, ja? Noskaitam savu pantiņu un laižam. Nekādu normālu, nostrādāja automātiskais logu tīrītājs. Nekādu normālu turētāju es tā arī neesmu iegādājies. Atkal te kaut ko improvizēju. Un sākam braukt, kamēr gaiši kaut ko vēl var parunāt. Braucam ārā no bāzes. Izbraukšana te tāda ļoti neredzama. Baigi nevar redzēt, bet nāk tur jau no kalna kaut kas, bet es baigi paspēceru. Labi, pie
jau, vai tev tīšām virsū skries. Tālūk. Jāsāk jau laikam ar to. Tādā dīvainā kārtā es tiku pie jaunas mašīnas. Šobrīd, nu jau šonedēļ paliks. Šonedēļ laikam paliks, ja kāds datums tagad ir 8. Nu jā, šonedēļ paliks 2 nedēļas. Nē. Čaugauja. Kādas 2 nedēļas, 2 mēneši, kā es ar viņu braucu. Te nu sanāk variants, ja gribi kaut ko uz pagaidām. Nē, bet otrādāk. Tā ir, ka sen nav runāts ar tautu, vairs nevar parunāt. Gribi kaut ko uz ilgu laiku izdari uz pagaidām. Cits šoferis saņēma šito mašīnu jaunu, atzina no Skānijas uz bāzi. Un šāda tāda atgadījuma pēc pēkšņi viņš nevarēja braukt. Šādu tādu problēmu pēc. Un man te pēkšņi, mēs braucām tajā brīdī atkal arī 2. Un kā jau vienmēr ārkārtas situācijās, man ir svētdienā rīkojums, tev jāpaņem šitā mašīna, jāizbrauc tur viena tūre. Tā pirmā tūre vispār tāda jocīga bija. Dalīta man vienu brīdi vienam un tad 2. un tad atkal vienam. Nu, it kā tā kā rezerves variants. Paņem šito mašīnu, izskrien to nedēļu. Iekāpu mašīnā, mašīnai 90 km spidometrā. Nu, tikai atzīta no Skānijas, no Bielefeldes līdz bāzei. Nu, un tā kā es viņā iekāpu, tā es 2 mēneši no viņas neesmu arī izkāpis, tā jāsaka. Oficiāli pateikts, ka viņa ir mana, nav. Es tā kā prasīju, nu, ja jau kas tur problēmas tam šoferim, es uz viņas varu palikt. Tajā brīdī man pateica, nē, uz viņas būs cits šoferis, tu tikai esi pagaidām. Nu, tāpēc es saku, tas pagaidām jau ir 2 mēneši. Nobraukts jau 20 pāri 1000 ar viņu esmu. Tālūk, tātad 2 mēneši jau braucu viens pats. Un pārinieks arī brauc viens pats ar mūsējo, nu, kā iepriekšējo mašīnu, kā teikt. Tādi lūk man tie jaunumiņi interesanti. Jā, zinu, ka te ir radars, bet tā kaste jau, protams, 100 gadu tukša stāv. Bet nu es tāpat te neskrienu pa to pilsētu. Šodien ceru, ka būs mierīga braukšana, kaut gan nezinu pēdējā laikā, kur tie vieglie tik daudz pārtvaļinājumi, vai ko svētdienas vakarā brauc. Viss 2. bānis ir pilns, visas 3 strīpas iet ar vieglajiem. Un jā, nu, tālūk. Drusciņi esmu vīlies tajā jaunajā Skānijā. Būtu atsevišķi runa par to, bet var jau kaut ko iesākt. Jo, nu, lielos vilcienos nekas nav mainījies, viss kabīne, viss tas pats. Izmaiņas ir panelī. Viss ir planšete un otrs panelis blakus ir arī planšete. Nu, tas būs jāparāda kādā brīdī pie izdevības. Ir vairāki. Katrā gadījumā es te saskatu vairāk mīnusus ar iepriekšējo mašīnu nekā plusus. Nu, kārba savādāka ir tas overdrives ātrums saucamais 13. Ar mazākiem apgriezieniem iet uz maksimālā ātruma degvielas taupībai.
rokas bremzē, nezinu, kāpēc ir uzlikta atpakaļ, nē, bet, nu, pasūtīta tā jāsaka. Atpakaļ vecais variants nav elektroniskā. Un mūsējai patika tas, ka vispār par rokas bremzi varēja nedomāt. Viss notika automātiski. Gaisa vadības slēdžu panelī trūkst, kas ļoti palīdzēja pie daudzām piekabju maiņām. Nē, es tagad netaisīšu rechts un vispār to var parunāt klusāk, tagad es ar citiem runāju. Jā, jo gaisa vadība ir vai nu ar pulti pie sēdekļa lejā, kā jau kopš veciem neatminamiem laikiem, vai nu planšetē. Iepriekšējiem skānim bija kreisajā stūrī, nu tā, teiksim, pie durvīm. Tajā galā bija slēdži. Tu skaisti vari skaties spoguli un turpat ar roku tu vadi uz augšu, uz leju, kad tev vajag piebraukt pie piekabes. Šobrīd vai nu pults, vai nu planšete. Tas man liekas mīnus. Nu jā, rocene, gaisa vadība. Nu un pati planšete. Nu viņa nefunkcionē līdz galam tā, kā vajadzētu. Tad viņa uzkarās, tad, nu jā. Ir jau tā, ka principā jau braucot ārā no servisa, pie saņemšanas daudzām mašīnām jau tur normāli kaut kas nefunkcionēja. Čalis saka, izbraucu no servisa, viss navigācija neiet, medija centrs neiet, braucu atpakaļ servisā. Nu ko, zelta variants, tai pašā servisā noņem klemmi, pārstartē un kaut kas aiziet. Tā. Tur jau tas, man ir bijis arī reizes divas, vienkārši paneļa planšete neiestartējas, viss paliek tumša, viss strādā, viss funkcionē. Viss, tikai tu neko neredzi. Nu, pēc servisa apmeklējuma tas vairs nav bijis, pēc pirmās apkopes pie 20,000. Ceru, ka varbūt viņi kaut ko tur pārstartēja. Lielākā jautrība jau man te sanāca pāris stūres atpakaļ. 11,000 bija mašīnas nobraukums. Braucu, pat neatceros, Anglijas vai Īrijas stūri, bet nu jā, Dunkirkā stāvu. Ostā līnijā, viss aizbraucu līdz stūrienai, viss pilnīgi normāli. Nostājos līnijā uz kuģi, nu jā, gaida kuģis. Noslāpēju. Jā, tagad sāk laist virsū uz kuģa. Un pienāk, atdodu biļeti, lieku ātrumā un nevaru ielikt. Viss man ātrumu kārba nestrādā. Vienkārši neslēdzas nekas iekšā. Uzmetās dzeltenais brīdinājums, ātrumkārbas problēmas griezties pie servisa, bet pabraukt nevar. Tā nu mans kuģis aizpeldēja vai aizgāja, kā tur saka. Kaut kas cits tikai peld, kuģi ejot, nu labi to, lai tur jūrnieki strīdās. Zvanos tur meham, šīs tur arī, tur es jau saku uzreiz, atslēgas vārdi, klemmi noņēmu, pārstartēju un nekas nemainās. Man gan jāsaka tā, man nebija nienas atslēgas līdzi tajā mašīnā, man viņas joprojām vienīga atslēga, kas man šobrīd ir līdzi, ir 10 atslēdziņa, lai klemmi var noņemt.
Saku visu, ko daru, nu, uzfilmēju viņam video, visu panelī iestartēju, slēdzu, nekas nenotiek. Nu, šis tur, nu, mēģini to, mēģini šito, nu, es saku, nu, nekas nelīdz taču. Ok, gaidi servisu. Atbrauca servis, protams, ar vairāku stundu gaidīšanu. Ja jau es gribēju tikt uz 10 kuģa, servis man atbrauca kaut kādos 2. Un pieslēdzās tur. Jā, saka, viss gaidam, kolēģis atvedīs detaļu, jāmaina. Viņš man nepateica, kas jāmaina. Jo viņš jau, protams, tas notika Francijā, un viņš runā tikai franciski. Nu, bet viņš Googles tulkotājā, ķipa, ieraksta uz vācu, kā man kā vācietim baigajiem, jā, ar vācu numuriem, uzraksta uz vācu. Nu, ka jāgaida, kolēģis atvedīs detaļu. Ok, tā tad ir kaut kas arī jāmaina. Es neesmu izdomājis, ka neiet tā mašīna. Nu, un ko jūs domājat? Pie 11 000 nomainīja sajūga izspiedēja mehānismu. To visu elektrisko padarīšanu, kas automātiski izspiež to sajūgu. Nu, automātiski, ne automātiski, nu kā automātam. Pašam jau tur nekas nav jāspiež. Tas viss, protams, aizgāja pa garantiju, bet, nu, redz kā tomēr gadās arī ar jaunām mašīnām. Nu, tā bija tāda no šitās partijas jaunajām mašīnām, cik es zinu, vēl jau būt, ka es kaut ko arī nezinu, nu, viena tāda tieši tehniski mehāniskā problēma. Pārējie visi ar elektrību mokās. Kā jau es teicu, tā kaut kas iet, tā kaut kas neiet. Pārējie vismaz salīdzinoši paši var aizbraukt līdz servisam. Man kā čalis smējās tas, ka arī tas navigācijas neiet un iztašons. Starp citu tas, kas tikko aizbrauc. Viņš saka, es jau braucu katru nedēļu, jau zvanu Maikam, nu meham mūsu, lai piesaka man tik servisu jau. Nu, man bija tā atšķirība, ka man servisu pieteikt nevajadzēja. Man viņš brauca pats klāt. Tāds, lūk, man te jautrais ievads. Tagad, nu tā, braucu. Pirms tam tur man jautri gāja ar citām mašīnām. Braucu ar vienu jauno dafu, dabūju saukt servisu. Pārtrūka, pārlūza stūres pastiprinātāja caurule. Viss paliku bez stūres pastiprinātāja, eļļa zemē, viss sauc servisu. Braucu ar citu jauno dafu Īrijā. Viss pēkšņi nevar piestartēt. Neiet starteris pilnīgi un galīgi un viss. Un nekas nelīdz. Atkal saucu servisu. Tagad atkal, nu es jau smējos, es varu sākt kolekcionēt servisa busiņu bildes. Un likt likmes. Vai atbrauks vajadzīgā detaļa būs līdzi vai nebūs. Jo mums Anglijā divatā mums bija piedzīvojums ar pārinieku reizē braucām divatā un pārlūza gaisa caurule lielā, kas nāk no kompresora uz visu sistēmu. Vienkārši palikām bez gaisa. Nostājāmies ceļmalā un nofilmēju, nobildēju šī tāda, pacēlām paši kabīni, atradām, kur ir puši tā caurule. Nobildē, nu nav jau ar ko savienot, metāliskā caurule, nav plasmasniece, ka tur varētu ar kādu fikso savienojumu metāliskai, kā smējies, vajag skrūvējamos savienojumus. Un tad tur tādā vietā, ka tur, nu nevaram neko mēs izdarīt, nu. Un labi, atbrauca servis, bija nofilmēts, nofotografēts, šī tā caurule beigta. Viņš atbrauc apskatā, nu labi, man jābrauc pēc detaļas pakaļ. Nu jop, cik. Nu tad es te citas reizes jau lieku likmes, nu būs vajadzīgā detaļa līdzi vai nebūs. Nu tā, kad
Tā, kad pārlūza tā stūres pastiprinātāja cauruli, tas bija Vācijā, Vācu servis brauca, tam bija līdzi, jo bija, bija pateikts, kad es nebiju konstatējis, kura, vienkārši, ka ir puši caurule un eļļa ir zemē, viņam tur bija caurules salasītas līdzi. To izspiedēju, protams, ka tur nevarēja pilnīgi saprast, kas ir vainīgs. Tur loģiski, ka viņa līdzi nebija Francijā. Tāda man te tā jautrība, lai neteiktu vairāk. Jautri, ko tad citu vairāk teiksi, jā. Labi, šitai reizei pietiks, jau būs atkal uz bāņa virsū, jau vairs nebūs tik interesanti. Paskatīsimies, kas te uz bāņa darās šitā trītas. Tur vieglo tāpat diezgan ir. Šobrīd tāds tukšāks, bet spogulī nāk visa strīpa. Vasaras svētku vakars. Visi kaut kur dodās. Jā, tālūk man iet. Kā tur Fredis dzied. Smagais arī nāk pretī. Gan jau kāds refs. Jā, refs, protams. Man ir tā priekšrocība, ne priekšrocība, bet tā mazā viltība. Kaut kādā mērā tā piekabe man pa gabalu arī kā refs izskatās. Bet baigi ceru, ka pēc 9 jau vairs neaiztiks. Un tur pie robežas es kaut kādos pēc pusnakts gan iešu pāri robežai, bet arī vairs jau neaiztiek. Arī kaut kādas minūtes tur mazliet pārbrauc. Protams, ka viņi vairāk ķer tos, kas pārkāp šito aizliegumu pa dienu atklāti un uzkrītoši. Tālūk, šodien man priekšā 500 pāri kilometri līdz Doverai, līdz Dunkerkai pārceļos pāri un Doverā liekos mierā parkingā. Tad rītvakarēju pāri Anglijai uz nākamo kuģi. 4 naktī ir nākamais kuģis no Holyhead uz Dublinu. Tā, lietutiņš arī līst. Pie mums īstenībā visu laiku bija baigais sausums. Un tur mājā pie šķūnīša uztaisīti 2 tie tonnīgie konteineri ūdens savākšanai. Citu pavasari viņi momentā 2 bija pilni šobrīd. Pirmais tagad nāk līdz pilnajam. Kaut cik ielija, bet tas momentā viss tika izlaistīts. Tagad jau ir tas ūdens kaut kāds klāt, jā. Labi, tad jau tiekamies gaišākā laikā, kad atkal būs kaut ko papļāpāt. Laiks un atcerēšos, ko pastāstīt. Labrīt no rīta. 5:30 no rīta. Sākas kustība ostā uz kuģi. Pašā galā līnijai stāvēju, kamēr te izbakstīsies tagad. Padomāju, varbūt ir vērts parādīt un paskatīties, kā tad sanāks uz kuģa uzbraukt.
Atbraucu viss bez lieliem piedzīvojumiem, viss normāli. Čeki nav vienīgi tāds nervos francūzis trāpījās, kaut ko viņam nenoskanējās, tas svītru koderu pirmo reizi. Tā meta tur papīrus pa gaisu kaut ko. Tam džekam jāatdod biļetes talons. Mēs ejam pa malu šito. Tā tad būs uz augšu. Vai uz leju. Kaut ko tur atkal koriģē. Uz augšu. Laikam. Neko nerāda. Rādīja gan augšā. Lejā rindā, kā pēdējais braukšu ārā. Pirmais uzbrauc uz kuģa nenozīmē, ka pirmais nobrauc. No vidus sāk laist ārā. Šis saka, ok, labi, tā ievads automobīlis, kuģis, sākums. Labi. Ej, nestāvi. Es sākšu braukt. Slikts no manis filmētājs izdevās šajā reisā. Kad izbraucu filmēju un kad braucu mājā. Tātad tikko nostāvēju devītnieku Dankirkas trukstopā. Iebraucu no rīta, viņš bija pustukšs. Nu jā, tagad ir 7 vakarā. Kā jūs domājat, kas šodien pa dienu? Varat minēt 3 reizes.
Šodien ir sestdiena. Sestdienas vakars, 19 un vēl 13 minūtes. Es izbraucu no šejienes māju virzienā. Stāstīt īstenībā ir diezgan daudz. Te viss notiek, galdiņi saklāti, citiem brīvdienas jau sākušās. Te jau stāv, kur jau vien var nostāties. Kādam būs atradums mana brīvā vieta. Lidot te nevar. Te jau, kā jau es teicu, brīvdienas sākušās, te visādās stadijās var izkonkurēt priekšā. Es jau pat aizmirsu, ar ko es beidzu iepriekšējo filmēt, izbraucu no mājas un aizbraucu. Tad es kaut ko nepafilmēju, viss gāja ļoti labi. Dublinā ierados pēc plāna, pirmā adrese pēc plāna. Pat ātrāk nekā pēc plāna, otrdien izkrāvu pirmo lielos 50 kubus. Līdz pusdienlaikam, kur es biju cerējis līdz vakaram, tad es sadomāju, ka nav ko trakot, atstāju 3 adreses trešdienai pa Dublinu. Tur viens jau panācis pat aizmugurē, tikmēr, kamēr es te pļāpāju. Bet nu nevar te lidot. Un izkrāvu tās 3 adreses, viss trešdien pusdienlaikā jau esmu ostā. 4 braukšu uz kuģa, nostāvu jau tās stundiņas, sāku laist virsū uz kuģa. Es jau iedarbinu mašīnu, gaidu, kad mana rinda sakustēsies. Un tadam! Man atkal kompis uzmet kļūdu un ātrumā es ielikt nevaru. Tagad te jauna sistēma, vairs pat tikets nav jāliek. Nopīkstēja aparāts, numuru nolasīja un varam braukt ārā. Šefam pienāk rēķins. 9 stundas 30 eiro. Tur stāv gaida, laikam nelaiž iekšā, jo nav vieta. Es tā saprotu. Varētu tā būt. Ir ļoti pilns viss. Nu jā, un viss atkal mans auto ir mierā. Nepaskatījos, kas tur deg uz tablo. Varētu būt, ka deg, ka nav vietu. Nē, kā nerādās, ka nav vietu. Nu, nezinu, labi. Un, nu, līdz ar to viss izrietošais. Kaut kādas klemmes noņemšanas, pārstartēšanas. Man jau zelta atslēdziņa uz 10 ir līdzi. Nē, tas neko nelīdz. Zvanu mehāniķim, tas neatbild, izrādās tas ir slims. Lielais šefs man zvana, kas tev tur notika, kaut ko tur mēģini darīt. Zin, tas atgādina drusku tādu. Saprotu, ka tas mehāniķis
kaut ko drusku vairāk saprotu. Nu, neko es tur nevaru izdarīt. Es saku, viss jāsauc servis. Labi, šoreiz servis atbrauca diezgan ātri. Busiņš, nu cik ātri? Ja es uz 4 kuģa neuzbraucu, viņš atbrauca 7. Es jau padomāju, nu, ja tur kompja vaina vai kaut kas pārstartēs, restartēs, uz 10 kuģa uzbraukšu. Nu, negribējās ticēt, nu, ka atkal tas pārslēdzējis pa galam. Nē, bet sajūga izspiedējis. Nu, šis tur ņemās. Nē, viņš sataisīt nevar šobrīd. Viss sauks evakuatoru, vilks mani uz servisu. Viņš saka, nezinu, cik tam evakuatoram tur darba nav, ir vai nav. Taisnība, sāc runāt, čaudīt gribās. Viņš saka, nezinu, cik tur viņam darba, cik nav. Šodien atbrauks vai rīt no rīta atbrauks, nezinu. Nu, es sapratu, nu, man... Nu, es ļoti atvainojos. Nezinu, ka tas nav pieklājīgi. Tā, kad jau atbrauks. Beigās pēc kaut kādas pusstundas man piestumjās klāt priekšā. Nu, tajā visā kaut kā es pat neko nenofilmēju. Pastūma viņš mani atpakaļ no līnijas, atstāju piekabi turpat pret līnijām. Mani ar galvu aizvilka uz servisu. Nu, tur bija sarunāts, ka viņš tik ievelk mani pagalmā tajā vakarā, jo vakarā vairs neviens neko neremontēs. Nu, man atļāva palikt kabīnē pa nakti. Bija kaut kādi jau, nezinu, 9-10 vakarā. Nu, okei. Beigās, nu jā, paliku tur pa nakti, ceturtdiena tātad. No rīta kaut kādi 8:30 bija ievilka iekšā. Nu, ej uz uzgaidāmo, sēdi, gaidi. Tā brīna. Uzgaidāmā. Kādā vecā konteinerā, nu labi, tas divāniņš ir, sēdi, gaidi. Kafiju tur arī varēja dabūt, padzert. Un tad tas sākās, un tad jau var teikt tā, ja jau kāds te žēlojas, kā te viss slikti notiek, kādreiz ir dzirdēts par Latvijas Skānijas servisu, nu tad aizbrauciet uz Dublinu. Izmēģiniet laimi tur. Līdz pusdienām kaut ko viņi tur ņēmās, nē, vēl nevar sataisīt, vēl nevar, labi. Nav tālu McDonald's aizgāju. McDonaldu pārēdu kaut kādus burgerus pusdienā ir labi īstenībā un lai ar McDonald's nav mans ēdiens, bet vienkārši, nu, kaut kas jāpēd, ir mašīna iekšā servisā, nu, tur man viens nelaiž iet iekšā sēdēt mašīnā un ēst to, kas man ir līdzi. Tad, nu, atkal vēl sēžu. Nē, šis beigās saka, laikam šodien nevarēs sataisīt. Nav kaut kādu detaļu uz vietas. Es saku, no kas notiks? Man izvilksi viņu ārā, lai es varu pārgulēt. Nu tu vakar ķipa pa nakti gulēji. Nu jā, labi, es tevi izvilkšu ārā, bet nu tagad es vēl nē, nu, uz darba laika beigām es tevi izvilkšu ārā, varēs gulēt mašīnā pa nakti. Pēc kāda laika man zvana nevis firma, bet tā tagad neizpļāpāties un netrāpīties uz radara. Zvana man Skānijas asistences telefons, numurs, kad viņiem servis ir paziņojis, ka šodien sataisīt nevarēs un mašīnā palikt arī nevarēs. Tā, radaram godu atdevam, var braukt normāli.
Es vēl tam džekam kaut ko tur varēs? Jā, varēs. Es vēl sēžu un gaidu. Beigās 5:30 es lūru, nu tā mašīna nav izvilkt ārā aizeju. Nē, taču jau tavu šeit paziņoju. Ārā nevilks, mašīnā palikt nevar, meklē hoteli. Jau taču nebūtu jāsāk runāt krieviski. Nu, tak varēja uzreiz pateikt, nevarēs tur nebūt vispār to visu pēcpusdienu sēdējis. Galvenais lietus līst, kaut kur aiziet, pastaigāt vai kaut ko arī, nu neko, sēdi tur tai konteinerā visu dienu. Labi, jāmeklē hotels. Pieslēdzās man te palīdzība no zāles. Pareizāk teikt, no ģimenes. Atrada, iebūkoja istabu. Tūmā, serviss atrodas diezgan tuvu lidostai. Tūmā visi hoteļi afigenās cenās, kā pie lidostas. Ap 2 sotaki pa nakti. Dublinas centrā istabiņa normāla pa 100. 104 beigās es samaksāju laikam. Tāda bookingā, nevis, nu viņš nav kā hotelis, bet nu kā tā izīrējamā istaba. Var teikt, mazs vienistabas dzīvoklītis. Tev ir guļvieta, gulta, turpat stūrī atkal mazā virtuvīte, tur leduskapīs, mikroviļņi, tējkanna. Un tolete, duša. Ko man vairāk vajag vienai naktī? Tā es mierīgā solī aizdevos uz to. Pastaigājos līdz Dublinas centram. Visu dienu dibens atsēdēts, nolēmu iešu kājā. Abi lietus līņāja bišķiņ, bet tas mums nav draudzēklis. Pastaigājos tur. Galvenais aizgāju un tā arī īsti nesarunāju, nenoprasīju, nu cikos tad rītdien kaut kas varētu būt. Nu, no rīta, ko es izgulējos, vairs jau nevaru pagulēt. 8 šparīju atpakaļ, 9 servisā. Nē, vēl nekas pat nenotiek. Saka, vēl detaļa nav atvesta, būs bišķi vēlāk. Skatos uz bākas, stāv izņemts tas pats sajūga izspiedējs, ko jau man mainīja francūzis jau Dunkerkas ostā. Un atkal kas zīmīgi, atkal ostā man apstājās. Nu neko, beigās, ap kaut kādiem 11. Mašīna bija kārtībā. 45 sanāca, 45 stundu pauze. Bet galvenais neizstāstīja labāko jautrību šeit tajā visā. Tā kā ostā mani piekabina, viņš izskrūvēja puses jārā, lai negriež kārbu. Bet, nu, dzinējs strādā, viņš tas, kas uz trāļā, viņš saka, tu atstāji, lai rūdz dzinējs, labāk, lai rūdz, tur gaismas dek un viss tur, lai notiek. Nu, okei. Es arī atstāju, lai rūdz. Tagad aizvāk līdz servisam, un es iekāpu tajā tralī iekšā, protams. Aizvelk līdz servisam, to šis saka, nu, pacel priekšas pa duškas augšā, tur, lai var atkapināt. Man tagad kā ar āmuru papieri. Atslēga ir iekšā. Un sākot braukt, taču durvis aizslēdzas. Un ja būs nostrādājis kaut kāds tas sensors, durvis taču būs ciet. Viss augstas kājas, domāju, ot tev būs tūlīt vari pa nakti palikt mašīnā. Bet par laimi ar to izvilkto pusesi tas sensors nenostrādāja un arī tahogrāfā rādījās tikai kustības konflikts, nevis braukšana.
signāls no kārbas tā tad nebija, bija tikai GPS signāls par pārvietošanos. Tas nozīmē to, ka durvis bija vaļā. Un atkal es aizmirsu to zelta mācību un nedrīkst atstāt pulti iekšā mašīnā. Labi, ka labi viss beidzās. Un tālūk man iet. Tas jau bija piekdienas pēcpusdiena. Beigās aizbraucu uz ostu, tiku uz 4 kuģi, pārcēlos pāri, izstāvēju dalīto pauzi ar kuģi. Ar to kuģi to drīkst darīt, jo tiek piešķirta istaba, kaīte ar atpūtas vietu. Tātad kuģi mēs varam dalīt. Un tad mēs kaut kādos 11. vakarā startēju, pa nakti atnācu līdz Doverai. Piebraucu, cikos es tur piebraucu no pie ostas. No kalna laižos lejā, skatos, pa veco ceļu nāca. Visa osta pilna stāv, čekins ar mašīnām. Piebraucu pie apļa, netieku pat ostā iekšā, tur jau stāv rinda caur pilsētu. Nostāvēju pie apļa kaut kādas 10 minūtes, vispār kustības nekādas ostā iekšā. Sapratu, nē, te būs māli. Labi, ka es vēl varēju, nebiju iebāzies tajā rindā. Griezos aplī prom, braucu prom uz vilcienu. Uz vilcienu nekādu problēmu, čekinam visam ar skriešanu cauri uz līnijas, laikam 15 uzleca, nostāvēja 15 minūtes uz līnijas un uz vilciena virsū un pāri. Nezinu, bez maz vai stundas laikā esmu pāri. Ar visu čekinu, ar visu braukšanu. Nu, cik tur braukšana, tur pusstundu ir braukšana ar to vilcienu. Stundu ar kaut kādām kapeikām un esmu pāri. Atbraucu līdz Dunkerkas laukumam. Taisīju 9. un tagad ir sestdienas vakars. Kā ar firmu saskaņoju, kad nāksies drusku pārkāpt svētdienas aizliegumu līdz 3-4 no rīta. Braukšu caur Holandi, pēc tam pa 30, lai mazāk pa Vāciju. Nu, ceru, ka viss būs labi. Ap 3. Nu, ticamāk ap 4. Tagad rāda ap 3 navigācija, bet pauzi vēl vajag. Bišķi kaut ko iedzīs, kaut ko pauzi, 3+4, kaut +4, kas vēl Antverpenē notika. Šobrīd nesola nekādu. Nē, kaut kur sola 1 minūti. Pēc 89 kilometriem. Tas jau nav sastrēgums. Tālūk. Būšu mājās svētdien no rīta. Nākošā krava mani jau gaida atpakaļ uz Dublinu. Bija paredzēta cita tūre. Samainīja man, iedeva vienkāršāku tūri, vienu adresi. Tā ka izbraukšu pirmdien pēcpusdienā, uztaisīšu 24 un vēl bišķiņ. Vēl precīzi jāizdomā, mēram, kā trāpīt uz tiem prāmjiem un kā uz visu. Pirmdien pēcpusdienā izbraukšu, lai trešdien no rīta būtu Dublinā uz izkraušanos. Tālūk, jautrības it augstu vilni. Jau sāku domāt, ka manam skaitām pantiņam jāpievieno vēl termiņš klāt manai lūgšanai, lai uztur pie kārtības manu auto. Es jau tam čalim prasu servisā. Nu, tas vēlreiz neatkārtosies. Šis jau, protams, saka, nezinu.
šobrīd it kā viss ir sataisīts. Tālūk, labi. Braucam mājā. Ko tad citu